Nu, šitā vieta ir vienkārši fantastiska. Viss pamests, viss tāds, visādi grausti palikuši te. Celiņš tāds prikolīgs. Nu, te ejam mēs uz tiem fortiem. Skatīties, kas tur interesants, paložņāt kaut ko par to mežu un tam līdzīgi. Te viss kaut kas ir interesants. Man liekas, Liepājā, es nezinu, jābrauc uz mēnesi, lai viss izteiktu. Nu, kā man viens teica, kas te dzīvo, viņš teica, nu, kaut kādu nedēļu vajag dzīvot šeit. Mēs arī uz pāris dienām atbraucām, bet mēs atgriezīsimies uz vēl nedēļu. Ot, un tā kā jā, es, karoču, vispār vlogošu tikai no Liepājas sanāk. Nu, un apvidus Liepājai. Nu, skatīsimies, kas ir arī ārpus Liepājas. Kola dod savu. Un šitā te smuki, vai ne? Nu, labi, skatāmies. Ui, atkal. Kas tālāk būs? Bišķiņ kameru satricināju. Un kaut kā tā. Reku. Liepājas mols. Tā, reku, tie forti sākās. Nu, mācam, skatāmies. Маленький. Es nosaukšu šo vietu pa visu pasakaināko vietu Latvijā, tāpēc, ka tik skaisti te ir, tik patīkami, ka es domāju, ka es te nopirkšu dzīvokli un dzīvošu Liepājā. Tāpēc, ka, nu, dēļ šitiem skatiem vien ir vērts atrasties te. Tas ir vienkārši fantastiski. Tik skaisti. Tā kā citā valstī būtu atbraucis. Jā, tā kā citā valstī. Vot tā. Nu, ejam tālāk. Skatīsies, kas mums tur. Skatīsies, kas tur labs būs. Te ir fantastiski, fantastiski. Kāds? Tā. Tās priedes, ot reāli tā kā citā valstī būtu. Visas līkas tādas. Сынок, нет. Смотри, как там классно, красиво. Nu, ko laižam lejā? Au! Kādas smiltiņas. Skaisti. Fantastiska vieta. Fantastika. Kāds ūdens vienkārši. Wow. Tīvs. Nav tā kā Rīgā. Es jau netiek apakaļ. Pagaidi, tu līkā. Nu, davai. Vai paiet? Vo? Nu nē, nu tagad ne. Vajag sagaidīt atpakaļ. Блин, bet офигенно. Kur ir tas lielais vilnis? Te tādu lielu vilni var noķert.
Blin, cik dzīdrs ūdens. Un es esmu augšā. Ej, tu nos, cik te ir slīdens. Un cik ūdens dzīdrs. Un tur akmeņi milzīgi, kirpiči ūdenī. Nezinu, kā izstāst, bet, nu, fantastiski. Var redzēt, kas tur iekšā ir. Cerams, ka var. Blin, te ir tiešām slīdens, te var uz acīm noraut riktīgi. Super! Super vieta! Nu ko, mēģinam tikt lejā? Mēģinam tikt lejā. Kā mums tas izdosies? Ja te ir šitādi viļņi. Tā, jānogaida moments. Un sanāca. Laišam tālāk. Te būs ļoti daudz, ko filmēt. Ļoti daudz. Nu, ja ļoti iepatikā. Te varēja akmeņus akvārijam savā. Наклад! Тепло? Да. Это море. Kādi tur kirpiči ir iekšā. Te peldēties toši labāk nevajadzētu. Te ir tie atlikumi no tiem fortiem, kas ieskaloti ūdenī. Kājas, protams, slapjas. Šaize. Viss lienam. Skatāmies, kas tālāk būs interesants. Būtu siltāks laiks, varētu ielīst te iekšā. Wow! Bet te, ja jaucies, tad te var baigas. Kira, nenāc aiz manī. Te var slikti beigties. Te viss noteikti ir slīdens. Labāk es te neiešu. Vēl saglabājies. Var tikt iekšā, bet, nu, ūdens augsts vēl ir. Jāiet tālāk. Šeit es 3 gadus apakaļ peldējos. Šitajā vietā. Bet, nu jā, varēja uzkāpt uz tās mājiņas. Vēl joprojām var uzlīst. Es atceros, mēs slīdām iekšā pa hodu pat. Un reku kaut kāds pamests sūds. Ieskalots. Nu, tagad es gan nelīdīšu uz viņas virsū. Tāpēc, ka, nu, ūdens vēl nav tik silts, kā gribētos. Nu, te ir smuki. Šitā ir. Šitā jūra izposta dabu. Fantastiski. Vai ne, dēliņ? Wow! Laišam tālāk. Kas mums tur būs? Tūlīt jau būs jākāpj augšā. Krasta esam nogājuši vairākus kilometrus. Kāds tajos laikos bija būves. Tāds betons. Jā. Oj.
Uzmanīgi, neskrien. O, re, kur pa tādiem tuneļiem viņi tur pārvietojās, bet viss ir sagrauts. Viss ir iznīcināts. Tā, laikam te jau vairs nav kur rāpot. Tā. Un tālāk aiziet, ot. Jāiet uz augšu un no augšas. Jāskatās, kas te būs labs, kas nebūs labs. Tā viss jūk un brūk. Esam tikuši līdz tiem fortiem, kuri vēl kaut cik turās savā vietā. O, te var ielīst iekšā. Es nezinu, cik šis ir droši. Te līst. Wow! Un pasties, kāds tas tunels ir. Visā garumā. Vai tu nost. Trakums. Jāmēģina moška iziet cauri visam. Jāskatās. To noteikti es kādu citu dienu izdarīšu, jo es vēl te būšu veselu nedēļu. Nu, šodien un rītā es braucu prom no šienes, un te es atkal izdaru savas lietas Rīgā, uztaisu maikas, baikas, viss, kas man ir pasūtīts. Un tad es laižu, kā saka, apakaļ uz nedēļu, un tajā te filmēsim. Visu, kas un kā. Skaisti. Arī pa augšu, redz, tādi prahodi tāpat kā lejā. Mana sieva ar staigā filmē, beidzot telefonu pareizi tur. Reku ir tie caurumi. Un tur var iekast iekšā. Kā jā. Un bišķiņi ir baisi. Tu tur uzrāpsies? Šeit? Tik galvenais nenokrīt. Mana sieva ir ekstrēmista. Ko es varu pateikt? Davai. Es uzrāpsies по-любому. Nē, nu uzrāpsies. Nu, uzrāpies, no. Nofilmē ar kaut ko labu. Nu, laižam. Nu, būtu atnācis pasties, redzi, te jau var visam iziet cauri. Bet lejā arī. Skaties. Un reku ir tās veidras pa malām. Wow, tur tumšs. Neredz neko. Я его держу. Tā. Nu, ot.
Pēdējais, tālāk nevar. Tā vēl tas bedres. Nu jā, te tumšs. Šitajā caurumā var kaut ko redzēt? O, var redzēt. Kaut ko bišķiņ. Bet ne īpaši. Trepis. Kādam nevajag? Nu ko? Lēžam tālāk, skatāmies, kas labs būs. Kas mums tur sagaida? Nu, pēdējais forts no šitiem fortiem. Jā, te dažos labos tās, tā smird, jā. Smird, tās kāds uģīt mēģinājis kurināt. Nezinu. Nu, tur tālu prom ir nākamie forti. Tur vēl ir forti, kur ir sabrukuši. Un tur tālu prom, kur tas... Tur ir vēl forti, un tos mēs filmēsim arī. Jā, un kas mums te? Nu ko? Kaut kā tā. Šitas ir atlūzes. No šitā, kur es stāvu, tādi bluķi, tādi metāla un betona konstrukcijas. Šitajā vietā es pieļauju domu, ka arī bija forti, bet viņi ir nonesti visi, vai ko redzēt. Un tālāk ejam, tur ar kaut kādi vēl ir izrādās un skatīsies, cik viņi labi ir saglabājušies. Šeit izskatās, ka ir bijusi baigā puška. Redzat to riņķi, bet viņš ir iekrits iekšā. Un te es pieļauju domu, ka milzīga zenīta ierocis stāvējis virsū Otrajā pasaules karā. Un viņš nav saglabājies. Un pa hodu es viņu nekad arī neesmu redzējis. Viņš jau noteikti sen ir aizgājis pa burbuli. Nu, no puškas jau, protams, ir visas 100 punkti kā demontētas sen jau noteikti. Jau 90. 80. Es jau nezinu, kuros gados to izdarīju, bet, neesmu baigais Liepājis spečuks. Kas te noticis, kas te nenoticis, zinu, ka šitā baigā figenā vieta kara osta. Kara osta. Te ir viss sagrauts. Ejam tālāk, aizies līdz pašām beigām, pastīsies, kas tur ir. Ko var redzēt, atkal zenīta ierocis noteikti stāvēs apaļš tāds, tikai viena mala palikusi. Un tur var ielīst iekšā, pamēģināšu ielīst. Tā mēs esam nonākuši līdz tai vietai. Un, kā redzat, aiz manīm, jā, uz tādiem metāla pipšiem ir stiprinājies zenīta ierocis. Pasties kāda gramila, kāds milzīgs betona blāķis. Un re, kur šitas te ir. Es tur rāpos augšā un fočējos. Nopietni, tas ir tik ilgi vēl saglabājies. Tas, man liekas, bija 12 gadus apakaļ nebija. Bet, jā, viņš tik slīpi nestāvēja un uz viņu vieglāk bija uzrāpties. Tagad es nezinu, vai vispār sanāks. Ejam skatīties, kas tur ir ar viņu noticis. Jā, no viņa nekas pāri īpaši nav palicis. Un, kā saka, te viņi beidzās. Varbūt viņi ir gājuši pa taisno līdz tiem nākamajiem fortiem, jā, ziemeļfortiem. Šitie tā kā dienvidu, laikam, es neatceros. Karš nākamie ir ziemeļforti. Un es pieļauju domu, ka varbūt tās viņi ir bijuši kopā savā laikā, jo forts tak ir jātur kopā.
Un moška šitien arī ir bijuši agrāk forti, un viņi vienkārši noskalot. Lai gan kaut kāda kontūra tur ir tālumā. Izstāsta, ka varētu tā būt, kā es saku. Nu, un šitajā jau es šogad neuzrāpšos. Būtu sacies, es te počējos. Blin, bet es tagad neuzrāpšos tur. Nē, it kā jau varētu, ja nebūtu kāja kliba. Sarāva, blin, kāju. Nu, nezinu. Viņš nebija tik šķīps, atceros. Jā, viss izmainās. Bet man liekas, ka pat tā viška vēl stāvēja. Viņa stāvēja un šis bija krietni taisnāks. Es nezinu, tas 12 gadu atpakaļ bija grūti salikt vispār kopā. Nevar saprast jūku galva, tāpēc, ka viss ir tā izmainījies. O, tā kā. Laižam tālāk. Es pat nezinu. Tālāk jau ne, mēs ceļamies augšā. Mēs ceļamies augšā, ejam uz mašīnu un tad skatīsies, kur tālāk. Tālāk nebūs. Labi, ja nu gadījumā šitās ir beigas, like, subscribe un adios jau nākamajos video.